kausa. Jā, Gundaram Cīrulim joprojām vairāk punkti, tā kā otrā vieta, tikai nav līdzotēja aplausi, kur uzvaru izcīnē mūsu viesis no Lietuvas. Mārijos Jakniūnas, MSK Kirai Mobili līnijā, tas pa motoklubu, tā ir Lituānija, Lietuva pirmā vieta, viņam lielajā kopērtējumā trešā vieta 2024. gadā. Aplausi lūk diviem līdz sezonas beigām pēdējām gonkai izturējāt 275 gaisa dzēsēšanas dampīši un 250 trešajā vietā šodien Pēteris Supe. Startējā privāti Pēteris Supe trešajā vietā. 250 retro vīriem Pēteris Pičuk, kur tu esi Pēteris Supe trešajā vietā. Otrajā vietā Mārtiņš Mauriņš, Emiks Saldus otrā vietā. Mārtiņš Mauriņš, Emiks Saldus, uzvarētais sezonas kopērtējumā Latvijas kausa retro 250. Uzvarā viņam arī nedēļa atpakaļ Mārupē. Un šodien revanšu par neveiksmi Mārupē. Pirmā vieta šodien Jāni. Ir jau. Jānis Mironovs, Camkārgalē pirmā vieta. Šogad arī Latvijas kausa ieguvējs veterāniem 55 plus klasē, bet sirdī viņam nekad vairāk par 33 nav bijis, arī šodien viņam nav vairāk par 33. Jānka nekad šampaniet nav vēris vaļā. Vairāk kā 30 gadus komentēju viņu, bet viņš pateica, to tu no manis nekad nesagaidīsi, kad šampanietis attaisīšu vaļā. Viņam esot, ka uzcienāt, vienmēr esot ko uzcienāt, un arī šodien viņš noteikti uzcienās. Tikai nezinu ko. 500, ne, bet 350 kubicentimetru klasē trešo vietu šodien izcīnīja Ivars Vizulis, startējā privāti. Ivars Vizulis trešajā vietā. Rīžu uz ielas mēs vairāk tādu neredzēsim. Aizbrauciet uz Saldus, tur Zolmaņi ir Ižu saglabājuši ar visu valsts numuru ar plaķenīti. Tur var redzēt Ižu uz ielas. Reizēm Zolmaņi tur izrādās un pabrauc pa Saldu ar Ižu. Otrajā vietā Sandis Kristāls, Emiks Saldus otrā vietā. $350 vērtējumā vēl atliek mums uzvarētājs, godā piedestāla augstākais pakāpiens un Mareks Priede. Mareks Priede no privāti startējušas kompānijas. Bet lielais uzvarētājs Latvijas kausa izciņā ir Gundars Birkaus, no šodien viņš nepiedalījās sasvensībās. Viņam pietiekami daudz punkti, aplausīja 350. Un lūk, šīs dienas uzvarētāju piedestāls divu braucienu summā. Un vēl mums retro vērtējumā ir 500. Un otrajā vietā Māris Kaļķis, Bieriņa motoklubs, sezonas uzvarētājs lielajā 500 kubatūrām, šodien otrā vieta. Un uzvaru izcīnīja Gatis Zomanis. Emiks Saldus, jā, no tās pašas Zomaņu mafijas, ko es tikko kā pieminēju, kuram tiešām ir īšs ar blakusvāģi, oriģinālais ar visu valsts numuru, un viņi pat mani ir izvizinājuši Saldu ar šo retro blaķenīti, tā kā īsti retro cienītāji mums arī Saldu ir lielā Zomaņu ģimene. Visu laiku vienmēr bija Man arī tas Lielā uzlīme, lielā krāsa, nevis zila, bet lielā, ja? 1 no 100, vienu ciparu. 5. Lielā uzlīme ar 5nieku. Tā ir var tev? Nē. Nav, viņam nav, nē. Es jau domāju, ka baigi veiksmīgi nopirts vakar iebraucot trasē, jā. Mūsu laika kontroles šefs, jā. Lielā uzlīme, līdzotējiem 5. Lielā šitāda krāsē, jā, kā tas bantīts apmēram, jā. Parāda, tas zila ir. Wow! Šitā, parāda meiteni visiem. Nu, kas tā pa krāsu ir? Zila, visi saka, ka zila. Kā tas zilā izskatās? Nu, tā labi, tā ir lielā.
Zili lilā, tumši zili lilā 5. Tau. Saki tu vienu cipari, jā, tu nevar teikt tevi. Lielā 100. Zilā lielā 100. Balva, skatītāja balva. Lielā zila 100. Labi, turpinām ar špēriņiem. Dācis saka, turpinām ar špēriņiem, zelta mopēdiem. Standarts līdz 16. Šodien 2 braucienu summā. 3. vietā Renārs Rungevits startēja privātī. Līdz 16. Renāram 3. vietā. Nu, nevar būt, ka viņš mājās jau aizlaidies. Nē, skrien sarkaniem mainīgi baigiem, jā. 3. vietā līdz 16, kur 2. vietu izcīnīja Kārlis Supe. Valkas Vanagi 2. vietā. Tā neko gabā viņš līdz Valkai. Garām Rīgai līdz Latvijas robežai. Wow! Arī Gauniju. Un uzvaru izcīnīja Artūrs Bunkovskis. 1. vietā uz godā piedestāla augstākā pagāpienā līdz 16 standartniekiem. Tagad smaidīgi uz godā piedestāla lieliskais trīnieks Artūrs Bunkovskis, Kārlis Supe un Renārs Rungevits mopēdu vērtējumā. Cik? Tātad tumši lielā zilā krāsā uzlīme 51. No līdera, no uzvarētāja 2 braucienu summā viņš pateica 51. 51. Līdzutēji pārbaudiet, kas jums uzlīmēts uz rokas. Ir klusi, mierīgi atnāca 51. numuriņš. Paldies uzvarētājām Artūram pareizo ciparu nosaucā, un tagad vienu lentīti var vilkt laukā. Nu, kas tur būs? Kas par pārsteigumu būs galu galā līdzutējiem? No abavas vīniem laikam, ja? No abavas vīnu darītā. Laba balva sestdienas vakaram, jā. Un ko, nu jau var smaidīt visi, gan uzvarētāji, gan arī līdzotējs par 51. numuru. Visi viņi ir uzvarētāji. Turpinām ar standartu 16+, kur 2 braucienu summā. 3. vietā Adrians Nikels. 3. vietā. 2. vietā Toms Leitis, motokluba Ape. Līderis ir līderis. Šodien viņš bija līderis šajā klasē un uzvara Aināram Kāro. Ainārs Kāro, Kāro MX 1. vietā. Tā kā aplaudējām trīniekām Ainārs Kāro, Toms Leitis un Adrians Nikels standartniekiem 16+ vērtējumā. Jāiesvēti god piedestāls un malacis to. Es jau gaidīju, kurš tad to beidzot izdarīs, jā. Iet apbalvošana un sezona noslēdzās. 24. gads atvedās Anglijā, vēl vīri cīnās par pasaules čempiona titulu Nāsī kausā, bet mums jau pludo šampānietis šodien 5. oktobrī. Ko, atvedās no 2024. gada no smaidīgā Aināra Kāro šampānītu rokās izpildījumā. Vispār Adriānam bija dzimene. Daudz laimes, Adriāna. Kas viņam ir? Dzimene bija 2 dienas atpakaļ viņam. Aha, Adriāna 2 dienas atpakaļ. Tā lielo šampanieti var turēt rokās, jā? Guntaram arī piedāvāš, jā? Jā, laikam Ainārs būs vienīgais šodien, kuram 2 pirmās vietas. Es šaubos, vai vēl kāds šodien tādu pasākumu atkārtos, ka 2 reizes kāps uz godā piedestāla un abas reizes uz 1. piedestāla. Meitenēm 3. vietā mopēdu konkurencē Marta Supe. Valkas Vanagai, Marta Olka, no maza meitenīte, 3. vieta. Tu no gan bērnu šampanietis, jā.
Otrajā vietā Žanete Jaņkalna startēja privāti. Otrā vietā. Cik tā, Mārtiņ, tev ir gadi? Cik? 9 gadiņi. Un lūk, un 3. vietā jau Šmirģeļu klasē. Un uzvaru izcīnījās Suzana Grezena. Valkas vanagi. Nu, kā mēs varam aplaudēt, jā. Brīnišķīgs godā pjedestāls, smaidīgas meitenes, krāšņīgs godā pjedestāls. Suzana Grezena, Žanete Jaņkalne un Marta Supe. Lūk, lieliskais trīnieks meiteņu konkurencē. Paldies, meitenes! Tiekamies nākamajā gadā! Ziemassvētki, jaunais gads, un tad jau atkal tiekamies. Sākas 25. gads. Sāksim atkal karuseli no jauna griezt. Divātrumnieki, kur 3. vietu izcīnījā Daniels Ceriņš. Divātrumniekiem 3. vietā Danielam Ceriņām. Divātrumnieki. Tur varētu būt arī divātrumnieka retro, bet viņš tāds nebija šodien. Neviens nebija par divātrumniekiem retro. Jā, tas nav. Ir divātrumnieki. Sporta koncertā ir. Divu ātrumnieku standarts. Reku ir divu ātrumnieku standarts. 3. vieta. Nevis retro, bet divu ātrumu standarts. Tikām galā divu ātrumu standarts. Reku 2. vietā divu ātrumu standarts. 2. vietā. Un te ir 3. 1. vietā divu ātrumu standarts. Reku ir, jā. Tātad 2. vietā divu ātrumniekiem standartniekiem Raitis Krastiņš. Raitim Krastiņam 2. vietā. Ir arī retro. Divu ātrumnieki. Ir reizēm, ir tiešām, jā. Man liekas, Ilgons Kāro brauc, jā? Retro. Lari? Nebrauc? Ilgons brauc retro. Retro klasē. Ilgons Kāro brauc, jā? Un uzvarētājs šodien Vāris Krastiņš, divu ātrumniekiem standartiem 1. vietā. Visi 3 startē privāti. Vāris un Raitis Krastiņi un Daniels Ceriņš aplausi lieliskajam trīniekam. Jā, un, protams, Raiti rauja vajā šampanietis sezonu atvadās. Aplītu uzvarētāji. Kas tas tev tētis ir? Tēti aplē aiz apkaklis viņam aizliek. Ko viņš brauc pa priekšu, jā. Vai nenošaujies pastu? Tūlītais būs atriebība tev, jā, atriebība būs tev. Jā, normāla, skaista, saulaina diena un vienu ciparu. Kāda krāsas uzlīme? Šups ir zilā lilā, jā, 22 izotējiem. Kur simtnieks atnāca. Un tad dod simtniekam, tā 2. pārsteigumā balva simtniekam. Jā, vienu var vilkt laukā. Un lai meiteni izvēlas, kur lentīt vilkt. Tātad simtnieks Sotaks atnāca, mēs vēl izsaucam 22, jā? Kas tas ir? Naudas zeķe ir, no to gan bērnu var droši dot, jā. Jā, naudas zeķe, manī soks, jā. Kāda iebilduma nav. Tā kā balva līdzutējiem un... Simtnieks ir no kurienes, no Stendes vai atbrauc no citurienes? No Tukuma, nu tepat netālu, un tagad smaidīgs, jā.
Skatīsies pēcpusdienas programmu, jā? Un tagad ir jāskatās, neko nevar darīt, jāpaliek līdz dienas beigām. Pagrabiņš arī strādās tirdzniecības punkts. Turpinām mēs ar 50-niekiem, un šeit pie godā piedestāla. Kas tad? Kas tad vēl ir? Sportenie, wow! Ērika, ko tu darīji ārprāts? Sportenieki jau stāv, gribēja jau man ar mietu nākt virsū. Trešajā vietā Dagnis Skuruls, trešā vietā sporteniekiem Dagnis Skuruls, trešajā vietā. No ļoti cīnījās šodien tāpat kā Mārupē, bet, sports ir sports. Mārupē bija uzvarā, jā? Bija uzvarā, otrā vieta bija, jā, Mārupē. Jā, otrā vieta bija Mārupē. Šodien trešā vieta, kur otro vietu izcīnīja un revanšu par Mārupi ņēma Emīls Karro. Mārupē viņš tā bija apīžojies par trešo vietu, ka nepalika pat uz uzvarētāju apbalvošanu. Nav tev pirmā vieta, Emīla nedarbī. Emīla otrā vietā. Tētim pirmā vietā, Aināram Kāro pirmā vietā, jā. Tu lieliski ievēroji subordināciju, nebrauc Fāteram pa priekšu, jā, Fāters smaidīgs. Tehniku tev ķīlēs tālāk, tev tētis, tā kā visi kārtībā, jā. Otrā vieta Emīlam, pirmā Aināram, tātad Ainārs un Emīls Kāro, un trešajā vietā Dagnis Skuruls. Turpinām mopēdiem. Šīs dienas stendas kaus.